Tu skaties raidījumu Laiks ģimenei. Iepriekšējā epizodē mēs iesākām sarunu ar Kārenu Holfordi, kur ir ģimeņu konsultante, psihoterapeite un vairāku grāmatu autore. Un šajā raidījumā mēs turpināsim sarunu un saņemsim atbildi par to, kā pieņemt, samierināties, sadzīvot ar kādām raksturiezīmēm otrā cilvēkā, kas ir kaitinošas vai nav pieņemamas, un vai šai pieņemšanai ir kāda robeža. Ja tu vēlies, lai attiecības ģimenē būtu saskanīgas un piepildošas, izrādās, ka ir kādi īpašie jautājumi, kurus būtu regulāri jāuzdod savam laulātājam. Epizodē uzzināsi, kādi ir šie jautājumi. Savukārt raidījuma noslēgumā pārunāsim, kā tas iespējams, ka divi cilvēki, kuri gadiem dzīvojuši kopā, pēkšņi sāk saprast, ka ir izauguši prom viens no otra, un kā rast ceļu atpakaļ. Kārene, iepriekšējā raidījumā tu padalījies ar izaicinājumiem laulībā, un paldies tev par to. Bet šajā raidījumā mēs vēlētos paturpināt šo tēmu, un mani draugi no ģimeņu kalpošanas komandas Latvijā ir lūguši uzdot tev vairākus jautājumus. Vai esi gatava atbildēt? Labi, esmu gatava. Tas ir labi. Tātad mans pirmais jautājums. Vai ir tādi jautājumi, kas laulātajiem noteikti būtu regulāri jāuzdod viens otram? Jā, uzskatu, ka katras attiecības ir atšķirīgas. Manuprāt, labāk uzdot pozitīvus jautājumus, jo daudziem uzdot jautājumus var būt biedējoši. Es ieteiktu jautāt, kāda mana rīcība liek tev justies īpaši mīlētam? Tad saņemsiet pozitīvu atbildi. Tas man liek justies īpašam. Dažkārt tās ir lietas, ko jūs nemaz neapzinājāties, kas otram patīk vislabāk. Dažreiz es pāriem katram lieku uzrakstīt 10 lietas, ko otrs ir darījis, kas katram no viņiem liek justies patiesi mīlētam. Tad katrs var izdarīt secinājumus, kas otram patīk. Tas arī ir labs veids, kā noteikt otra mīlestības valodu, jo katram uzskaitot 10 lietas tās atklāsies. Tas ir, kad otrs kaut ko pasaka, kaut ko izdara, palīdz. Arī pajautāt, ko es varu darīt, lai tev palīdzētu, un jautāt ar patiesu ieinteresētību. Manuprāt, mēs bieži daudz lietu darām paši vienatnē un nesadarbojamies. Tas var sākt likt just aizvainojumu, jo šķiet, ka mēs darām lielāko daļu darba, bet otrs nedara neko. Vienā laulībā, kurā pārim neklājās īpaši labi, vīrs domāja, ka sieva viņu pametīs. Tāpēc nolēma izmēģināt šādu paņēmienu. Viņš sievai teica, dārgā, man ir pusstunda laika, un es darīšu visu, ko tu liks, lai tev palīdzētu. Un viņiem uzreiz atbild, iztīri tualeti. Viņš tiešām todien pavadīja pusstundu tīrot tualeti. Nākamajā dienā viņš atkal jautāja, mīļā, man ir pusstunda laika, ko es varu darīt, lai tev palīdzētu. Sieva atbildēja, nomazgā logus. Viņam uzdeva nepatīkamākos darbus, bez pateicības, bez smaida, tikai ar norādēm, ej, izdari. Vīrs nolēma, ka to darīs katru dienu. Teiks, man ir pusstunda laika, ko es varu darīt, lai tev palīdzētu. Un pēc mēneša, kad viņš kārtējo reizi sievai jautāja, ko viņš var darīt, viņa atbildēja, mīļais, kā es varu palīdzēt tev, man ir pusstunda laika. Un viņa pasmaidīja. Viņš saprata, ka izrādītais atbalsts, palīdzība, apņemšanās neatlaidīgi palīdzēt, lai ko viņa prasītu. Viņai palīdzēja saskatīt, cik ļoti viņš viņu mīl. Viņas mīlestības valodas droši vien bija palīdzēšana un atbalsts, praktisks atbalsts. Viņš atklāja, ka iepriekš to nebija pamanījis. Interesanti redzēt, kā tas spēja pārveidot. Kā es varu tev palīdzēt? Kā es varu tev palīdzēt justies mīlētam? Manuprāt, tie ir diezgan nozīmīgi jautājumi. Kādus jautājumus jūs uzdot? To ir vērts pārdomāt. Es domāju par tādiem vienkāršiem jautājumiem, kā, piemēram, kā pagāja tava diena, kā tu vispār jūties kopumā, kas nodarbina tavu prātu. Mēģināt vienkārši atvērt otru un iedrošināt padalīties vai iedot telpu. Sakot, es redzu, ka tev daudz izaicinājumu šobrīd, vai var man pastāstīt? Un vīriešiem varbūt tas ir grūtāk un sajūt, ka paliek vēl grūtāk mēģinot to vispār izstāstīt. Un reizēm vajadzīgs ir vienkārši pasmaidīt, apskaut, noskūpstīt un viss. Tas ir viss, kas vajadzīgs.
Es domāju, ka vēl viens vērtīgs jautājums, ko viens otram uzdot, ir, ko tu sagaidi no mūsu laulības? Kādas ir tavas cerības uz mūsu attiecībām? Kādas ir tavas cerības nākamajam mēnesim un ir cerības nākamajam gadam? Un tiešām jautāt, kādi ir mūsu mērķi, kur mēs vēlamies būt pēc gada? Atceros, ka kāds ieteica, lai sev pajautājam, vai mans dzīves biedrs jūtas vairāk manis mīlēts nekā pirms gada? Mums vienmēr vajadzētu spēt atbildēt jā. Viņi to jūta vairāk nekā pirms gada, un tas ir labs jautājums, ko katram no mums sev pajautāt. Manuprāt, ļoti labs jautājums ir, vai mēs varam ieplānot savu nākamo randiņu šajā mēnesī. Kā tev liekas, kad mēs varētu? Lūk, tas ir aizraujoši. Manuprāt, ļoti svarīgi ir ieplānot šo kopīgo laiku. Un es arī domāju, ka ir jādomā par to, kāds ir mūsu lielākais izaicinājums un kā mēs kopā varam pie tā strādāt un to pārvarēt. Uzskatu, ka, kad mēs lietojam tādas frāzes kā kāds ir mūsu lielākais izaicinājums, kā mēs to varam kopā paveikt, mēs abus nostādām vienā pusē sadarbībai, lai kopīgi pievarētu radušos izaicinājumu. Viens no sarežģītākajiem jautājumiem, ko otram pavaicāt, ir, no kā tu visvairāk baidies? Lai to jautātu, jājūtas diezgan pašpārliecinātam. No kā tu visvairāk baidies šajās attiecībās vai dzīvē? Un kā es varu tev ar to palīdzēt? Jo pilnīga mīlestība aizdzen bailes. Un dažkārt mēs nevienmēr paužam savas bailes, vai citreiz mums ir bail, bet mēs to skaļi nepasakām. Mēs to vienkārši sākam just kā krusta nastu, vai arī, kad par to sāk runāt, rodas saspīlēta gaisotne. Dažreiz mēs pat neapzināmies, jā, vai arī kaut kas tur iekšā ir, bet mums ir vajadzīgs otrs cilvēks, kas mūs atvērtu un aizvestu pie tā. Es domāju, ka ir grūti uzdot jautājumu, ja tu negribi īsti dzirdēt atbildi. Ir grūti to dzirdēt. Mums pašiem ir jābūt gataviem drošiem savās sirdīs, drošiem savās jūtās. Un ka nav nepieciešams salabot tagad, dot laiku. Jā. Jo dažreiz es domāju, ka daļa no šīm bailēm ir arī tā, ka mēs nevēlamies uzlikt slogu citam cilvēkam, otram, jo daloties varbūt es likšu viņam vai viņai justies nospiestam, jo tam ir savu veidu atbildība, tas ietekmē. Tātad no vienas puses nevēlamies apgrūtināt viens otru, bet no otras mums kaut kā ir jāatrod veids, kā iegūt šo dziļāko saikni, jo nav neviens cits cilvēks, ar kuru tai vajadzētu būt vairāk. Mums ir kāds interesants jautājums. Kā pieņemt, samierināties, sadzīvot ar kādām raksturiezīmēm otrā cilvēkā, kas nav saprotama, kaitena vai nav pieņemamas, un vai šai pieņemšanai ir kāda robeža? Jā, tas ir diezgan sarežģīts jautājums. Tātad, kā mums rīkoties? Manuprāt, ļoti interesanti ir atskatīties uz mūsu attiecībām, jo abi esam tik atšķirīgi. Bērnīs ieradās kādā pasākumā, kuru vadīju. Tas bija Ņūboldā, apvienotajā karalistē. Tas bija pasākums studentiem, viņš tolaik tur nestudēja, bet teorētiski veica pētījumu par studentiem piedāvātajām iespējām. Patiesībā viņa brālis mani pazinis, viņam patika, un viņš jau vairākus gadus bija centies mūs ar bērnīs savest kopā. Tāpēc domāju, ka tam bija slēpti mērķi. Lai nu kā šajā pasākumā viņš redzēja, kā es to visu vadu, cik efektīvi man tas izdevās. Bērnībā mani vecāki nestrādāja draudzē, bet bieži piedalījās dažādu nometņu pasākumu rīkošanā un vadīšanā, un viņi ir izteikti organizatoriski cilvēki. Es no viņiem daudz iemācījos. Turpretim bērnīs izauga salīdzinoši haotiskā ģimenē, kur bija māte ar 5 bērniem. Viņi īsti ar to netika galā, mājās nekad nebija ne struktūras, ne plāna. Tāpēc viņš redzot, kā vadu pasākumu, bija patīkami pārsteigts un nosprieda, Kāren būs laba mācītāja sieva. Man bērnīs šķita kā ļoti relaksēts puisis, kurš ne par ko nesatraucās. Viņš likās nesatricināms, un mums kopā bija jautri. Uz mums var attiecināt daudzkārt teikto pretpolu pievelks, un tad jāprec, un tad laikam ejoties sāk viens otru kaitīt. Pēc kāda laika rodas jautājumi, kāpēc viņš nevar vairāk līdzināties man, kāpēc viņš nevar izdarīt to vai šito, kāpēc ir jāplāno tik tālu uz priekšu, kāpēc tu man nevar ar šo palīdzēt. Ar laiku tas attiecībās radīja zināmu spriedzi, jo es sāku domāt citādāk. Nevis cik viņš ir relaksēts, bet gan viņš ir slings. Un viņš savukārt, skatoties uz mani, vairs nedomāja, cik es esmu prasmīga vai izdarīga, bet gan, ka esmu kompulsīva kārtības mīļotāja.
Ka es pārāk par visu raizējos un satraucos. Ar laiku mēs dažādas īpašības sākam saukt citos vārdos, jo tās var sākt kaitināt. Es pāriem palīdzu atgriezties pie attiecību pirmsākumiem, atcerēties, kas bija tās lietas, kas otrā šķita pievilcīgas. Kā īpašības, kas sākumā šķita pievilcīgas, kaut šobrīd tās jūs viena no otra attālina, var atjaunot vai pārsaukt nosaukumos, kas atkal liktu tām šķist pievilcīgām. Tā kā mēs ar bērnību, tāpat kā jūs abi kopā strādājām, nolēmām, ka sākumā viņš ar mani pārunās mūsu plānus, lai es sajustu, ka esmu saņēmusi viņa ieguldījumu tajā. Tad es ar šiem plāniem strādāšu, visu kārtošu un organizēšu, un tad īsi pirms pasākuma viņš atkal pieslēgsies un man palīdzēs, jo tad es jutīšos jau sagurusi. Pasākums ir šonedēļ, un viņam ir enerģija padarīt visus pēdējā brīža darbus, un tas man būtu atbalsts, kad jūt enerģijas izsīkumu. Esam sapratuši, ka mēs varam sadarboties un novērtēt viens otru atšķirības. Tāpēc, kad saskaramies ar tām otra atšķirīgajām īpašībām, kas šķiet kaitinoši, jo esam pilnīgi pretstati, cenšamies uz tām paraudzīties no cita aspekta. Kā šīs īpašības varētu izmantot, lai tās dod pozitīvu pienesumu. Ar laiku cilvēkiem var parādīties uzvedība, kas rada izaicinājumus. Tādos brīžos mums ir jāizdomājas, kāda ir komunikācija ar viņiem, kas ar viņiem notiek. Jums iespējams šķitīs, ka kāds pārāk daudz laika pavada savās ierīcēs, spēlējot spēles, izvairoties no realitātes. Tad būtu vērts iedziļināties, kas tāds notiek otra dzīvē, ka viņi jūt vajadzību šādi izvairīties no domām, no dzīves. No kā viņa bēg? Vai viņu dzīvē šobrīd ir pastiprinājusies trauksme, kāda apstākļi, ar kuriem grūti samierināties. Varbūt viņi vienkārši ir pārguruši. Trūkst dzīves prieka. Varbūt viņiem dzīvē pietrūkst prieka. Varbūt viņi ir sākuši justies nomākti vai nemierīgi, kas slēpjas aiz šīs uzvedības. Centīsimies saprast, kas cilvēki ir novedis pie šādas uzvedības. Es vienmēr vaicāju, kad tas sākās, jeb kad tu sāki to ievērot, jo dažkārt cēloņu pēkšņai uzvedības maiņai var būt diezgan pamanāmi. Tādos gadījumos ir noderīgi uzzināt, vai tas notika, kad cilvēks zaudēja darbu, vai kad nomira viņa māte, vai varbūt, ka tad, kad kāds darbā pret viņiem izturējās netaisnīgi, ja notika kaut kas cits, vai viņi bija slimi, mēģināt izprast cēloni un uz to paskatīties no citas skatu punkta. Tad vienmēr sev jautāju, ko es varētu darīt citādāk, vai ir kaut kas, ko es varētu darīt vai pateikt savādāk, jeb kaut kādā veidā mainīt sev domāšanu, lai palīdzētu otram mainīt viņu uzvedību. Kas notika, ja kāds pārāk daudz laika pavadīja ierīcēs? Es viņu aicinātu uz kādu patīkamu kopīgu aktivitāti. Es teiktu, nāc darīsim to kopā, vai kopā ar viņu kādu brīdi paspēlētu viņa spēli, un tad domāt par citām aktivitātēm. Tātad pirmkārt, kā es varu mainīties, un tad darīt otram zinām, šajā situācijā es jūtos, un tad paskaidrot kā. Un man ļoti palīdzētu, ja tu darītu, un tad paskaidrot, kādu citu uzvedību jūs vēlētos redzēt. Mēģiniet to risināt no tāda aspekta un vērojiet, vai notiek kādas pārmaiņas. Tā vietā, lai pateiktu, kā tas liek man justies, nevis ko tu dari. Jā, kā tas ietekmē mani. Ja jūs cilvēkiem liksiet kaut ko pārtraukt, viņi var sākt aizstāvēties. Tas bieži var situāciju padarīt grūtāku. Un jā, esam pārliecināti, ka ir uzvedība, kas var būt nepieņemama, un jūs varat mēģināt to risināt ar šādu pieeju, komunicēt savu viedokli. Kad tas notiek, tas liek man justies, man ir grūti uz to skatīties vai to piedzīvot, un man tiešām palīdzētu, ja tu varētu izdarīt to un to. Palīdz man saprast, kas ar tevi notiek, kad tas notiek, ko tas tev nozīmē. Tas ir veids, kā būt saprotošākam un saskatīt, vai var panākt pārmaiņas. Tāpēc, ka mēs vēlamies aizstāvēties, kad mēs sajūtam uzbrukumu, nevis mēģinām izprast otru. Jā, būt saprotošam. Jūs līdzlāt svarīgu perspektīvu. Pirmkārt, šīs pretējās lietas mūs sākumā piesaistīja otrā. Un tas man atgādina pārdomas, kas man personīgi pašam bija pagājušajā gadā, kad pārretrītā savā uzrunā dalījos par Bībeles redzējumu vīriešiem un sievietēm. Un tieši tas, kā mūsu atšķirības mūs papildina un ir pat vajadzīgas viens otram. Un tā to Dievs radīja, un patiesībā kopā mēs esam pilnīgi. Uz to mums vajadzētu koncentrēties. Man iedvesmo, piemēram, Dainas strukturētība, centība un apzinīgums, un es no tā varu mācīties, jo es esmu vairāk tāds pēdējā brīža cilvēks. Un es varu paņemt no viņas to. Es varu būt strukturētāks, sagatavotāks. Un cerams, ka viņi no manis arī kaut ko var mācīties, būt vairāk atslābušam, piemēram, un ļauties plūsmai mazliet. Un mums vajag abas šīs lietas, jo bez tām mēs neesam pilnīgi, mēs neesam veseli.
Un mums jāmācās novērtēt, saskatīt un pasniegt pozitīvā veidā. Un otrs, kā mēs varam tās negatīvās otra cilvēka blaknes uztvert ar lielāku sapratni un atvērtību. Tas bija pat tiešām jauki, kā jūs to līdzdalījāt. Mēs visi to noteikti varētu praktizēt, kā darīt to labāk. Jā, es domāju, ka ir labi novērtēt arī to labo, ko otrs dara. Tieši tā. Situācija var būtiski mainīties, ja viens sāk novērtēt otru paveikto, kas viņiem patīk. Bieži tas veicina to, ka otrs labās lietas sāk darīt vairāk. Pateicība tiešām var būt noderīga. Un mēs ģimenes terapijā cenšamies cilvēkiem palīdzēt pārstrukturēties. Viens varbūt saka, viņš ir tik slings, bet varbūt cilvēks vienkārši atpūš, varbūt cilvēks taupa enerģiju darbam, un viņam ir nepieciešams laiks atpūtai. Tev tik labi sanāk atpūsties. Kā tu to dari? Vienkārši neko nedarīt. Kā to var izdarīt? Ir dažādi veidi, kā to īstenot, bet katru reizi runājot par ko nepatīkam vai grūtu, sāciet ar mīlestību. Tu man esi svarīgs, es par tevi rūpējos. Tā vietā, lai sāktu ar negatīvu pieeju, piemēram, kliedzot uz otru, saki, man rūp mūsu attiecības, tās man ir ļoti svarīgas. Un tad mēģina rast maigāko, siltāko veidu, kā paust, kas tavuprāt ir problēma vai izaicinājums. Un arī tad, kad mēs sākam no sevis, Klau, es pēdējā laikā neesmu bijis īpaši laipns pret tevi, tas parasti rada ķēdes reakciju. Un otrs saka, zini, es arī neesmu bijis ļoti labs pret tevi tajā un tajā situācijā. Jā, pirmajam paužot šo ievainojamību ir patiešām laba pieeja, tas ir patiešām labs padoms. Kā tas nākas, ka pēc gadiem laulībā, pat izaudzinātiem bērniem, pāris atskārš, ka nepazīst viens otru vai ir izauguši viens no otra prom? Un uzreiz pievienošu arī otru jautājumu, jo domāju, ka tie iet kopā. Ko nozīmē izaugt vienam no otra? Jā, tas ir ļoti interesants jautājums. Manuprāt, vecāki audzinot bērnus bieži uzmanību galvenokārt pievērš bērniem. Tā tiešām jābūt, jo galu galā mums viņi nav doti uz ilgu laiku. Ir ļoti daudz aspektu, kam bērns jāsagatavo šai dzīvei, garīgajai dzīvei, praktiskā šīs zemes dzīves realitātei. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs bērniem veltītu pietiekamu uzmanību. Turklāt mūsdienās aizvien vairāk ir bērnu ar īpašajām vajadzībām. Nav skaidrs zināms, kāpēc tas notiek ar tik daudz bērniem. Piemēram, vismaz 3 no maniem mazbērniem ir diagnosticēti autiskā spektra traucējumi. Mani abi pārējie mazbērni vēl ir zīdaiņi, un par tiem vēl nav zināms, vai arī viņiem būs līdzīgs diagnozes. Bet tie ir mūsu izaicinājumi. Ģimenes kontekstā tas nozīmē, ka vecākiem šādu bērnu aprūpe aizņem ļoti daudz laika un pūļu, bet šiem bērniem ir jābūt viņu prioritātei. Tāpēc šī ir realitāte. Bērni aizņem ļoti daudz laika, un arī mēs paši esam ļoti aizņemti, vienkārši cenšoties dzīvot ikdienas dzīvi. Tas nav viegli. Domāju, ka pat visaizņemtākajos brīžos, ja vien iespējams, vecākiem nāktu par labu atrast un veltīt laiku viens otram. Pat tas ir 1 reizi mēnesī. Uzskatu, ka arī draudz var būt atbalsts šajā jautājumā. Piemēram, zinu kādu draudzi, kurā ir īpaši pāriem veltīta sabatskola. Šajā draudzē bērniem ir sava sabatskola, un vecākiem ir atsevišķi pāriem veltīta sabatskola. Pāru sabatskolā netiek izmantot parastie sabatskolas materiāli, bet katru ceturksni ir dažādas konkrētas tēmas. Piemēram, 1 ceturksnis būs veltīts ar laulību saistītiem jautājumiem, nākamais bērnu audzināšanai. Tas ir labs atbalsts vecākiem, jo viņiem dzīvē mēdz būt grūti atrast papildus laiku tieši šādu jautājumu izpētēji. Viņi atzīst, jā, sabatskola ir svarīga, taču patiesībā pāriem un vecākiem vissvarīgākais ir kopīgi mācīties. Ko nozīmē būt precētiem? Ko par to saka Dievs? Bībelē ir tik daudz svarīgu principu, kas mums var palīdzēt gan laulībā, gan bērnu audzināšanā. Mūsu ģimenēm daudz liederīgāk ir saprast, kur šie principi atrodas un kā tos pielietot savās dzīvēs, nekā pētīt un mācīties citas tēmas. Saprotiet, es nesaku, ka citu bībeles tēmu pētīšana ir mazsvarīga, bet uzskatu, ka patiesībā būtiskākās ir tēmas, kas palīdz veidot ģimeni, dalīties Dieva mīlestībā un pilnveidot cilvēkus un attiecības. Bet viņi to dara grupas vidē.
Jā. Šis ir paredzēts pāriem, viņām ir tur, bet kopā grupā ar citiem. Grupā, bet grupas ietveros notiks konkrētas tēmas pētīšana un mācīšanās, un tad pāri attiecīgo tēmu vai jautājumu tiks aicināti pārunāt divatā, tikai savā starpā. Viņiem teiks, šis ir jautājums pārunām, pārunājiet to divatā un tad atgriezieties grupā. Viņi to dara, jo vēlas mēģināt palīdzēt. Kādā citā draudzē ir projekts, ko, manuprāt, sauc 10 lieliski randiņi, jeb kaut kas tam līdzīgs. Materiālu šādam projektam var iegūt internetā. Tur vecāki tiek aicināti svētdienas pēcpusdienā atvest bērnus uz baznīcu, teiksim, uz ceļa meklētāju nodarbībām vai citām aktivitātēm, ko organizē draudzes locekļi. Viņi to dara reizi mēnesī svētdienas pēcpusdienā. Tikmēr vecākiem ir 15 minūšu garš mini seminārs par kādu konkrētu tēmu, un pēc tam pāriem tiek uzdoti vairāk tematiski jautājumi pārunām. Tad pāriem saka, dodieties uz randiņu, pastaigājieties parkā, apmeklējiet kafejnīcu, bet dariet ko tādu, kas dod arī iespēju sarunām. Tāpēc dodaties kādā jaukā piedzīvojumā divatā. Pārunājiet dotos jautājumus, izrunājiet šo tēmu, un tad atgriežaties pakaļ saviem bērniem. Tādējādi draudz atbalsts. Tur valda uzskats, ka pāriem ir ļoti svarīgi palikt savienotiem, nezaudēt savstarpējo saikni. Vēl citā draudzē neprecētie draudzes locekļi pieskat bērnus, lai vecāki varētu apmeklēt laulību kursus vai kaut ko tam līdzīgu. Manuprāt, ir lieliski, ja pāris spēj atrast laiku, ko pavadīt kopā divatā. Piemēram, mēs ar bērniņu mēģinām to darīt vismaz reizi pāris nedēļās. Mēs vienojamies doties uz kādu kafejnīcu, pabūt divatā. Mēs to dēvējam par mūsu laulības komandas sanāksmi. Mēs pārunājam dažādas praktiskas tēmas, piemēram, plānotos pasākumus, kurš ko darīs, kurš kuru vedīs, kā mēs tam atradīsim laiku, kura mājas daļa būtu jāremontē nākamā un tā tālāk. Kā mēs iekrāsim naudu konkrētam mērķim, ko mēs darīsim ar taviem vecākiem, maniem vecākiem, mazbērniem, bet vismaz stundu veltām arī tikai mums abiem, kurā nodalām sevi no ikdienišķā. Mēs cenšamies patīkam pavadīt laiku kopā, dodamies pastaigā vai uz kādu jauku kafejnīcu. Mēs atrodamies ārpus mājas, mēs esam citā vidē un darām visu iespējamo, lai šajā laikā justos īpaši. Mēs ļoti sargājam šo laiku, lai kādu aizvainojumu vai kaut kas kaitinošs nebojātu šo laiku divatā. Tas ir mūsu laiks. Ja kādreiz ir satraucošas lietas, mēs apzināti uz to brīdi tās noliekam malā, lai risinātu vēlāk. Mūsu kopīgais laiks ir svarīgs. Tas nav viegli, mans vīrs ir mācītājs un es daudz ceļoju. Nav viegli atrast laiku, tāpēc cenšamies maksimāli izmantot brīžu, ko tomēr izdodas pavadīt divatā. Vēl kaut kas, kas mums šķiet noderīgs. Un dīvaini mums kā pārim sākumā tas bija grūti. Tolaik es vadīju jauniešu dievkalpojumus, biju garīgs cilvēks un bērnīs centās būt mācītājs. Tad mēs apprecējāmies un mums šķita, ka būs ļoti viegli būt kopā kā garīgam pārim. Un tas bija tik grūti. Mums nebija ne jausmas, jo abiem ir tik atšķirīgas personības. Lai gan esam rakstnieci, realitātē esam ļoti vizuāls cilvēks. Man ir jāredz un jādara un man patīk radoši pieeja dievkalpošanai. Mans vīrs ir vairāk domātājs, un viņš ir teoloģisks. Piemēram, es izlasītu kādu bībeles rakstu vietu, kas man ļoti aizrauja, viņam teiktu, paskaties uz šo. Viņš man atbildētu, jā, tas ir, un tad pateiktu kādu garu sarežģītu nosaukumu grieķu valodā. Un es pie sevis nodomātu, es nekad nebūšu pietiekami labi, es šos vārdus pat nezinu. Tāpēc mums bija grūtības ar apusējo garīgo saikni. Bet tagad esam atklājuši jauku vienkāršu veidu, kā šo saikni iegūt. Mēs katru rītu kopā klausāmies īsu garīgo nodarbību internetā. Tas mūs vienmēr stimulē, un mēs tajā atklājam kaut ko iedvesmojošu. Mēs to kopīgi pārunājam. Tādējādi mums nav jāmēģina izdomāt kaut ko jaunu. Tas daļēji palīdz atbrīvoties no zināmas spriedzes, jo tā mums abiem patīk, abi to saprotam, un tas abiem sniedz svētības. Tāpēc, manuprāt, ir svarīgi atrast veidu, kā savienoties garīgi, bet tas noteikti nav viegli. Jā, tiešām. Man liekas, viena no praksēm, kas mums ir palīdzējusi, ir vienkārša kopīga lūkšana vakaros. Varbūt ne katru vakaru tas izdodas, protams, bet lielākoties. Jā, tas ir tāds vienkāršs brīdis, kad varam turēt viens otru rokas, lūdzot un izlejot mūsu sirdis Dievu priekšā. Manuprāt, šī ir viena no praksēm, ko katrs var darīt, un tas neprasa daudz laika. Un tā ir tāda jauka vide, kur dabiski izplūst piedošana un pat salīdzināšanās.
Tas patiešām ir īpašs, tas ir ļoti svarīgi, un uzskatu, ka tas palīdz uzturēt šo garīgo saikni. Un dažkārt, ja pāri vēl nav izauguši tik tālu, un tas viņiem vēl sagādā grūtības, mēs iesakām viens otram līdzdalīt kādu aizlūgšanas lūgumu. Tad lūdz, lai tavs vīrs par to aizlūdz. Tad lūdz, lai tavs sieva par to aizlūdz. Sadodieties rokās un lūdziet klusībā katrs pie sevis. Tad saspiediet rokas un pasakiet āmen. Tā jūs zināsiet, ka par jums lūdz. Bet ja jūs aizvien nejūtaties ērti šādi visu izteikt vārdos, iesākumam tas liek justies drošāk. Jā, rūpes par bērniem un fokus uz bērniem ir ļoti svarīgs. Mēs par to daudz dzirdējam no jums, un tajā pašā laikā, ja atstājam novārtā savu partneri un sevi, tad nav brīnums, ka mēs nepazīstam tādu dziļāku būtību attiecībās. Vēlreiz paldies, ka dalījāties ar vairākām praktiskām lietām, kā to izdarīt. Citiem būs kaut kas līdzīgs, kādiem nedaudz atšķirīgs, tas var būt dažādi, bet par to ir jācīnās, ir jāatrod veids, citādi nonāksim situācijā, kurā nevēlamies būt. Tāpēc man patīk teiciens, ka labākā lieta, ko tu vari iedot saviem bērniem, ir būt labās attiecībās ar viņu mammu vai tēti. Šī bija otrā epizode mūsu sarunā ar Kārenu Holfordi. Ja raidījums tev bija noderīgs un šķiet, ka tas būtu vērtīgs arī citiem, ieliec sirsniņu, kā arī priecāsimies par kādu komentāru zem šī raidījuma. Jau nākamajā epizodē Kārena mums pastāstīs par kādām īpašām darbībām, kas aizņem tikai 1 minūti, bet padara pārus par veiksmīgiem un laimīgiem. Uzzināsim arī, kāds ir Kārenas un viņas vīra īpašais vakara rituāls. Savukārt jauniešus varētu interesēt mūsu sarunas daļa par to, kā un vai vispār iespējams sagaidīt savu ideālo partneri. To visu skatieties un klausieties mūsu nākamajā sarunā ar ģimeņu konsultanti, psihoterapeiti Kārenu Holfordi.